Šobrīd atrodos kopā ar diviem māksliniekiem, diviem dizaineriem, tā laikam būs pareizāk teikt, ar Rihardu Funtu un ar Tomu Lucānu. Šeit mums fonā ir viens no šī gada, es tā noprotu, objektiem Gaismas festivālā Staro Rīga. Un, laikam tad jau jāsāk ar pavisam vienkāršu jautājumu, kas tas tāds ir un ko viņš dara? Jā, precīzāk būtu teikt, ka tas ir tā kā objektu maketi, principā, kur mēs pārbaudām mehāniku un testējam, un tie ir kinētiski objekti, kuri darbosies atšķirībā varbūt no lielākā vairuma Staro Rīga objektiem uz tīru mehāniku un izgaismojumu tādu, kāds tas bija vairāk kā pirms 100 gadiem. Tātad mēs par pamatu savai mākslas un gaismas instalācijai izvēlējāmies mākslinieku Ralfa Steinera videodarbus, kur viņš skaisti attēlo mehānikas principus. Kur varēs redzēt? Uz Blaumaņa iela 7, restorāns un dizaina veikals, kolekcionārs. Un kādu to, teiksim, to vēstījumu jūs gribat pavēstīt ar šo visu objektu? Jo skaidrs, ka sentiments, skaidrs, ka ļoti glīti un interesanti izdomāts, bet kas ir tā doma, tas vēstījums, ko jūs gribat nodot ar to gaismas palīdzību? Vēstījums ir vienkārši ievest cilvēku tādā lēnā, meditatīvā ritmā, tāda veida sajūtā, kad šie ritmi, ko mēs esam atraduši, šī ritmu kombinācija, mums liekas, ka viņi varētu iet kopā ar to cilvēka asinsritu, ar sirdspakustiem, un personīgi uz mums arī viņi atstāja ļoti tādu nomierinošu iespēju, ka mēs varam skatīties šiem vienkāršajām mehāniskajām darbībām un aizceļot kaut kur savās domās, iztēlē, fantāzijās. Un vai, teiksim, darba izstrādes procesā bija kādas aizķeršanās, kādas grūtības, ar ko jūs saskārāties? Protams, to jau var redzēt pēc visu procesu, kad tika izmēģināt ļoti daudz dažādu veidu, dažādas attiecības uz obratiem. Tā kā tajā, nācās iedziļināties diezgan daudz. Skaidrs. Tad vēlreiz šo instalāciju objektu, kā būtu pareizāk to dēvēt? Tā būtu tā kā mehāniskā gaismas un kustības instalācija. Tātad šo mehānisko gaismas un kustības instalāciju mēs varēsim redzēt? Blaumaņa iela 7, mākslas kafejnīca, kolekcionārs.